Katras personas ceļojums ir unikāls, kā maza sēkliņa, kas aug savā tempā. Dažreiz mēs skatāmies uz citiem un jūtamies, kā atpaliekam. Māja mīlēja savu mazo dārza gabalu, uzmanīgi stādot mazus tomātu stādus. Viņas draugi Leo un Sems strādāja tuvumā rosīgajā kopienas dārzā. Leo gabals jau ziedēja ar spožām saulespuķiem un kraukšķīgiem salātiem. Viņš pārvietojās ātri, viņa kustības bija asas un efektīvas. Māja nopūtās, pamanot, cik mazi un zaļi joprojām bija viņas paši augi. Viņa jutās nedaudz skumji, salīdzinot savu lēno progresu ar Leo ātrajiem rezultātiem. Sems, klusi strādājot pie savām garšaugiem, arī sajūta satraukuma dūrienu. Viņš palūkojās starp Leo plaukstošo dārzu un Mājas iesākto gabalu, brīnoties. Kādā saulainā pēcpusdienā Māja bija sarūktināta, jo viņas baziliks neauga tik ātri kā Leo milzīgais ķirbis. Viņa gandrīz gribēja pilnībā atteikties no saviem dārzkopības sapņiem. Vecāka, gudra dārzniece, tante Klāra, ieraudzīja Mājas skumjo seju un apstājās. Viņa maigi dalījās, tavs augs zina savu laiku, kad aug dārgā. Tam vajadzīga tava aprūpe un pacietība, nevis salīdzināšana. Katram dārzam un katram cilvēkiem ir īpašs laika grafiks un mērķis. Māja paskatījās uz savu mazo baziliku, tad uz Leo izturīgo ķirbi un beidzot atkal uz savām rokām. Viņa saprata, ka viņas prieks nāk no viņas pašas pūlēm, nevis no mēģinājumiem līdzināties citiem. Viņa sāka koncentrēties uz savu augsni, laistīt un runāt ar saviem augiem ar mīlestību un laipnību. Drīz vien viņas dārzs sāka skaisti ziedēt savā jaukajā tempā. Šis stāsts mums atgādina, ka katra cilvēka laiks ir atšķirīgs. Nesalīdziniet, vienkārši koncentrējieties uz savu godīgo ceļojumu. Jūsu ceļš pieder tikai jums, pilns ar unikālām mācībām un priekiem. Nekad neaizmirstiet uzticēties savai izaugsmei, neatkarīgi no tā, cik ātra vai lēna tā šķiet. Tieši pūles un mīlestība, ko jūs ieguldāt, patiešām ir svarīgas. Ja šis stāsts aizkustināja jūsu sirdi, lūdzu, abonējiet Latvijas Repo, lai iegūtu vairāk iedvesmojoša satura. Spiediet patīk šim videoklipam un dalieties savās domās zemāk komentāros.